Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Lai nomainītu Lenovo Yoga 330 tastatūru, jums būs nepieciešami daži rīki un pacietība. Šeit ir detalizēta pamācība, kā to izdarīt. Pirmkārt, pārliecinieties, ka jums ir pieejami visi nepieciešamie rīki, skrūvgriezis, plastmasas atslēga un jauna tastatūra. 1. Sagatavošanās. Pirms sākat, izslēdziet datoru un atvienojiet to no elektrības avota. Pārbaudiet, vai akumulators ir noņemts, lai izvairītos no elektriskā šoka. 2. Atskrūvēšana. Pagrieziet datoru ar apakšu uz augšu un atrodiet skrūves, kas tur tastatūra vietā. Parasti tās atrodas ap tastatūras perimetru. Izmantojiet skrūvgriezni, lai uzmanīgi izņemtu šīs skrūves. 3. Tastatūras atbrīvošana. Pēc skrūvju izņemšanas izmantojiet plastmasas atslēgu, lai uzmanīgi paceltu tastatūru no korpusa. Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu kabeļus, kas savieno tastatūru ar mātes plati. 4. Savienojuma atvienošana. Kad tastatūra ir pacelta, meklējiet kabeļa savienojumu. Uzmanīgi atvienojiet šo savienojumu, nospiežot klipus uz sāniem. 5. Jaunas tastatūras uzstādīšana. Tagad paņemiet jauno tastatūru. Pievienojiet to tāpat kā iepriekšējo, piespiežot kabeļa savienojumu līdz klikšķim. 6. Uzstādīšana. Uzmanīgi novietojiet jauno tastatūru atpakaļ tā vietā. Pārliecinieties, ka tā ir pareizi novietota un nav nevienas atstarpes. 7. Skrūvju ievietošana. Tagad pievienojiet visus skrūves, kuras iepriekš noņēmāt. Pārliecinieties, ka tās ir stingri pievilktas, bet nepārspīlējiet, lai nesabojātu korpusu. 8. Pārbaude. Pēc tam, kad viss ir salikts kopā, ieslēdziet datoru. Pārliecinieties, ka jaunā tastatūra darbojas pareizi, pārbaudot visas taustiņu funkcijas. 9. Bezmaksas diagnostika. Ja jums rodas problēmas ar tastatūru vai citiem komponentiem, varat izmantot bezmaksas diagnostikas pakalpojumus, kas pieejami daudzu servisu centrā. 10. Saņemšana pie durvīm. Ja nomainīt tastatūru pašam neizdodas vai nav laika, daudzi servisi piedāvā saņemšanu pie durvīm, kas nodrošina ērtu un ātru risinājumu. 11. Piedāvājums pirms remonta. Pirms remonta ir ieteicams saņemt piedāvājumu no servisa centra, lai zinātu visus izmaksu aspektus un izvēlētos vispiemērotāko risinājumu. Pabeidzot šos soļus, jūsu Lenovo Yoga 330 tastatūra būs jauna un gatava lietošanai. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.